2009. gadā, sadarbojoties divām pašvaldībām Garkalnes novada domei un Ādažu novada domei, tika izveidots uzņēmums Garkalnes ūdens, lai rastu iespēju realizēt vērienīgu ūdenssaimniecības projektu, kā rezultātā tiktu radīta iespēja iedzīvotājiem un uzņēmumiem ap abiem Baltezeriem pieslēgties centrālajai kanalizācijas sistēmai, tā apturot tālāku abu Baltezeru piesārņošanu. Projekta realizācija šobrīd norit pilnā sparā, ar tā gaitu bija iespējams iepazīties speciāli tam veltītā seminārā. Seminārs bija informatīvs. Rīkotāji bija ne tikai mēs vieni Garkalnes ūdens, bet sadarbībā gan ar Ādažu novada domu, Garkalnes novada domu, Ādažu ūdeni un Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija. Faktiski viss iesaistītās puses, kas ar projektiem strādā, konkrēti šo projektu strādā. Un šis bija tāds, tā kā starpziņojums, un mēs projektu ietvaros vides ministrijai regulāri reizi kvartālā sniedzam progresa ziņojums. Ja? Tas arī zināms ir tāds progresa ziņojums, kas ir projekta vidusposmā, ja, kad pusi no darbiem ir izdarīti, ir iesākti visi galvenie, zinām pieredzi gūti gan projektu vadībā, ņemot vērā visas mūsu īpatnības, gan tehnoloģiskajā ziņā, ņemot vērā, ka tiek izbūvēta vakuma kanalizācija. Ja, mums gribējās padalīties savā pieredzē ar kolēģiem no visas Latvijas. Paldies, ka atsaucība bija tik liela. Varbūt nedaudz akcentēt tās problēmas, kas nākotnē vēl radīsies. Ja? Un arī maksimāli, lai arī būtu publicitāte un lai arī iedzīvotāji gan novadā, gan Latvijā zinātu, kā tas notiek, kā strādā Eiropas nauda, kādas ir īpatnības varbūt, ja? Jo visi šie vides projekti, ja nav tāda pietiekama informācijas par viņiem, ja? Tad visu laiku tiek cenšas viņus politizēt un vēl kaut ko pievilkt klāt. Arī mūsu projektam, kurš kopējās izmaksas ir pār pa 7 miljonu eiro kopumā, ja, nemitīgi kaut kādi politikāņi cenšas tur kaut ko politizēt un tās, kā viņi ieraug tās nulles, tad tur ir kaut kas jābūt un tā tālāk. Ja, bet šis ir ūdens saimniecības projekts, vērsts uz to, lai paplašinātu pakalpojumu saņēmēju loku, iedzīvotāju skaits, kas var pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas ar vienu tādu augstāku mērķi, kas vieno arī abas pašvaldības, gan Ādažu, gan Garkalnes, lai glābtu lielo un mazo Baltezeru, lai šis ūdens stāvoklis nepasliktinātos, lai viņš atdzīvotos un lai šis ezers vēl turpmāk nākamās paudzes priecētu mūs. Kādreiz vēsturiski Baltezers skaitījās par Baltezeriem, viņi sauc tāpēc, ka bija ļoti tīrs ūdens šeit. Ja. Vēsturiski veidojās visas šīs problēmas, kas saistītas ar Gaujas kanālu, pludināšanu, koku un arī visādi ražošanas attīstību Ādažos un pie mums, un līdz ar to viņš jau vairs galīgi nav balts. Principā jau arī visas šīs problēmas, kas saistītas ar to Baltzeru piesārņojumu un tīrību, ir arī zināmā mērā tās, kas ir saistīts ar to Taurusjūru. Ir viens tāds, protams, drusku seriāls projekts, kad ielikt to zemes sūkni iekšā un pieskalot ezeram klāt apmēram 15-20 metrus visapkārt, iztīrot šīs dūņas ārā. Ja? Līdz ar to ir Taurus josla cilvēkiem, kur peldēties un ezers ar tīrs. Ja? Tad gan būtu diezgan interesants gadījums, ja mēs to dabūtu gatavu. Attiecībā par kanalizāciju, tas ir pirmais solis, lai šis Baltezers tiešām taptu tīrs. Otrais, protams, ir šis savienojums ar to Gauju, un trešais ir savienojums ar Tīšu zemi un jūru.